Kādam te joprojām ir sūdīgi. Tagad ir rīts. Un mēs jau esam atbraukuši, var teikt. Mēs jau esam iebraukuši Zviedrijā. Un tūlīt sāksies pats interesantākais to, ka mēs nezinām, uz kuru pusi mēs vispār pauksim, jo mums nav pie kā palikt. Mēs vienkārši nezinām, kā tikt ārā, tāpēc mēs izdomājam darīt pa savam. Lūdzu! Tāpēc, ka nekur nevar tikt ārā, ne pa tēm, vispār mēs netiekam vienkārši ārā uz ceļu. Te mazs žodziņš, o! Nu viss. Tu māki? Nezinu. Ņem. Nu viss. Un viss. Nē, un tur ir vaļā. A tur tā tālāk nebija vaļā. Mēs izdomājām, ka mēs brauksim uz Stokholmu. Mums nav kur tur palikt, bet mēs tik un tā brauksim, jo tas ir dūmā un, nu, riskēsim. Tagad reku tas ceļš ved uz Stokholmu, šitas ceļš. Pasaki! Ko tur vēl var teikt? Ejam uz Stokholmu? Ejam kājām uz Stokholmu. 73 kilometru mums jāatrod vieta, kur stopēt ir. Pasaki! Dimba, Varo! Vēl vienu lietiņu aizmirst, vēl vienu! No? Vielīti! Jā, dvielīti, jā! Viņš aizmirst vieli, lukturīti un karoti. Es pagaidām aizmirst tikai vilnas zeķes. Es nezinu, vai jūs dzerdat man! Reāli 4 lietas jau ir aizmirstas. Tikai tāpēc, ka checking list neuztaisīt. Mēs esam atraduši vietu, kur mēs varam stopēt. Izcila vieta. Daudz mašīnu. Tikko šito mašīnu atbraucām, mums aizved šī mašīna foršā. Un Jurim vaļā somu. Kurš to izdarīja? Tur tu filmē to sīko, ka viņš tā izdarīja. Tajā momentā diezgan bīstam manevru vispār uztaisīt tas braucējs. Redzēji? Es neredzēju, es filmēju mazo. Tagad mēs stopēsim un mēģināsim uz Stokholmu. Good stay in Stockholm and Sweden. Wow. 10? Okay, take care. Okay, thank you so much. Nu ko? Ar 2 stopiem un esam Stokholmā. Kas ir pats krūtākais, ko mums vēl pateica, kad mums atveda Audi. Viņš teica, ka rītā būs 8 grādi tikai. Tagad ir 16 un mums jau augsts ir. Rītā būs 8. 2 reiz vairāk. Jā, vairāk. Nu, 2 reiz vairāk augstāks. Jau pāri. Tātad mēs joprojām neesam atraduši vietu, kur palikt Stokholmā. Mēs tagad domājam, ko mēs varam te padarīt. Bija jau plāns, ko mēs gribam darīt, bet, nu, tagad ir tāda situācija, kad mēs nevaram daudz kur iet. Ko? Pagaidiet. Tā, tagad ir tāda situācija, ka mēs galīgi nekur netiekam. Mums nav pie kā vispār palikt. Sāk lēnām palikt vēls. Mēs laikam meklēsim vietu tagad, kur tikt ārā atkal no pilsētas. Vēl mēs atkal te neko neesam redzējuši. Tas tā. Tāpēc es tagad nāku skatīties apakšā, vai te nav kur metro, jo jums jābrauc tagad ar metro. Un
Un tad tālāk mēs skatīsimies, kas reāli notiks. Un tagad ir jāizdomā, kur mums reāli jāiet ir. Mēs ar metro tagad brauksim ārpus pilsētas un brauksim prom no Stokholmas. Diemžēl tā ir, ka mums jābrauc prom. Mēs nevaram pilsētā palikt tad, kad mums nav kur palikt pie kāda, tāpēc. Jā, mēs apstājāmies cik vien varējām. Tā, tālāk mums ir jāiet uz citu pieturu. Nezinām, kur īsti. Tūlīt plauksim tālāk. Reku ir T13. Kā pasaka tā Klaus? You have idiots who say, I want you from Russia. You have idiots who said, we want you. All of them. Stalin, after Lenin and Hitler. Okay. But I hope you can survive. Okay, thank you. You have idiot leader in Soviet. Yes. Okay, have a nice day. Tā vat viņš pateica vienu teikumu skardu no tavas puses. Tavas skaitās puses! Ej, šito jānošļūs ar dirsu. Nē? Jā. Šit ar visu somu? Par kur edition, Sweden edition. Jā. No? Un ko tu tagad pateiksi? Man telefons izkrīt? Aizvarēs. Tagad ir tāda situācija, kad mēs brauksim kaut kur uz Dānijas pusi. Mums jāsmeklē kaut kāda stopēšanas vieta, lai tiktu ārā līdz galam no Stokholmas. Davai, čau! Tur ir tik bailīgi izties, ka tu tur bļāv, tu kaut dzērājs. Nē. Huligāns. Ņem. Paldies. Un viņi zaļi, reku sarkani tur ir augšā. Tur jau jākāpj kājām. Jākāpj ieraka. Tur viens ir itīgi skaistais. Jā. Un tā jāizdzīvo ir. Nav gatavi, bet garšīgi. Un es tādu Zviedrijā esmu iztēlojies vienmēr ar šitādām mājiņām, kaut kādām. Ritīgi reāli. Es vēl paupu. Nesak nemaz viņiem. Dimā ir. Jūris. Es neko neteikšu. Jūris pasaudēja. Jūris pasaudēja guļamā izpriekš. Tiesā! Viņš pasaudēja guļamā! Ej, tu dirs! Vienkārši nav. Tas nekas, ka mums nav kur palikt un rīt būs 8 grādi laukā. Tas nekas. Kas notiek šodien, blin? Nu jā, forša diena. Nav kur palikt. Nezinām, kur braucam. Kur esam. Pazuda guļamais Jurim. Bet nu, galvenais jau, kad spīd saule un Jurim kepka vēl ir. Viss notiek. Ko izmetā ārā. Tātad mēs esam Nykøbing un bišķiņ vēl kāds 200 km tālāk no turienes. Un mūs izmet šitādā šosejā. Reāli, te nekā nav. Te reāli nekā nav vispār.
Te pat žogs, kuram pāri nevar pārkāpt. Un mums nav pat, kur uzbūvēt telti. Un paliek tumšs. Un Jurim nav guļamais. Ej, tu nospun galvenais, ka vēl ir apmācies. Tur vēl nesāk līdz, bet kas te vēl vienīgi ir, te ir latviešu fūre. Mūsējais. Viens mūsējais ir. Juris jau gatavojās, jā? Ziemas miegam. Pareizi. Čāls aizmirs telefonu. Ej, tu stulbi, bliņ, ej, tu tas telefonu aizmirs. Ko pazaud, ej, Labi, ka tādi cilvēki ir reāli paveicās. Afigeķi. Es pazaudēju guļamais viņš telefonu. Gandrīz. Pazaudēju, bet atdeva atpakaļ telefonu. Bliņ, kas te notiek šodien? Ej. Tikko parunājām. Jā, tikko parunājām tajā latviešu fūristu, viņš te blakām ir viņam. Mēs pateicām, vai nekas, ja mēs te blakām teltu uzbūvēsim. Viņš te, jā, droši, un, mēs šodien te gulēsim. Vācijā tas būtu autobāns, tā ir vienkārši šoseja. Jā, mums nāksies būvēt te telti. Fuņi smird no pagājušiem. Un man nav guļamais. Labi, tagad būvēsim telti un tiksimies teltī, un tad mums būs saruna ar jums. Uztaisīt tēņas. Labais. Latvijas fūrists viens. Viņš mums tagad vienkārši uztaisīt tēņas. Paldies par skaistu tēju vakara izskaņā. Tas ir skaisti. Mēs ar jums vēl runāsim teltī. Bet tas ir tik skaisti, redzat? Šis nobeigumā ir jau skaisti. Viss, kas šodien bijis, šitas... Priekš kam kaut kāds viesnīcas, nesaprotu. Priekš kam, ja jums te ir tēja, te ir telts, un te ir autobāna. Labi, tas nav bāna, bet... Un viss, kas ir vajadzīgs. Jā. Galvenais ir, kur maziņš jumts. Jā. Galvenais tas ir. Un galvenais ir nenosaukt. Galvenais ir nepadirst guļamais. Bet, ja dažreiz sanāk pazaudēt viņu, tad dzerat tēju. Tur ir tik labi izties. Paldies. Bišķi bailīgi. Jā? Jā. Tas nav... Galva joprojām sāp, bet tas nav pats svarīgākais. Runā. Pats svarīgākais ir tas, ka mēs dabojām vietu, kur palikt pilsētā, kurai es nezinu pat nosaukumu. Bet es zinu, ka viņa ir cik kilometrus attālumā? 150 kaut kur. Jā. Un pats smieklīgākais, ka mūs pieņēma sieviete. Viņa rītā 7 būs mājās. Un mēs būsim vakarā 7. Jā, mēs droši vien jau ātrāk, jau sen jau tiksim. Ar jums bija kopā Jūras Līsens. Martelli Morkurelli. Labi, ar labu nakti visiem un palieciet... Nekas mīri. Esiet veseli un ar labu nakti. Fubla, kas smir, Galvenais, ka nevajag jau vajag kāpt virsū uz mašīnām, ja viņas ir saplīsuši, jo savādāk var būt baigie sūdi.